Labdien visiem! Es esmu tādā mazliet dīvainā situācijā. Es pārstāvu Akalā sabiedriskās attiecības, un es biju ļoti cerējis paķert līdz Kristapu Sproģi, kas ikdienā strādā vairāk ar konkrētiem keisiem. Kristaps mums ir apslimis, tāpēc mēs mēģināsim tikt galā, kā varam. Un ironiskā kārtā biedrībai Akalā nav nekāda sakara ar reklāmu, jo Akalā nepārvalda autora personiskās tiesības, tā skaitā tiesības autora darbus izmantot reklāmās. Un tam ir daudz visādi iemeslu. Personiskās tiesības ir autora tiesības rīkoties pašam, noteikt to, kādā kontekstā darbs tiek izmantots, un neviens cits, katrā ziņā ne Akalā, nevar autoru vietā pateikt, vai autors gribēs, lai viņa darbs konkrētajā reklāmā tiks izmantots vai nē. Un klasiskais piemērs ir Lauris Reiniks ar 2010. Gada dziesmu Skrienu vēl, man vēl jāpaspēj. Un autors pēc kāda laiciņa izdzirdēja radio reklāmu ar savu dziesmas fragmentu, un reklamēts tika tualetes papīrs. Un ar tualetes papīru vispār jau ir problēmas, ik pa laikam uzrodas kāds, kurš grib kaut ko drukāt uz tualetes papīra, jo radošuma jau netrūkst mūsu aprindās. Tad piebildīsim, ka Akalā arī noteikti nav īstenot pilnvarot kādas sankcijas gadījumos, kad tiek konstatēti pārkāpumi, bet mēs visbiežāk ar reklāmu sastopamies brīžos, kad autors sazinās ar sašutis vai ar jautājumu. Visbiežāk ir bijis tā, ka bez autora ziņas vispār ir kaut kas kaut kur izmantots. Ko mēs darām? Mēs iesakām, mēs vedam sarunas un tā tālāk. Viss pārējais ir tiesas un policijas ziņā. Tātad vēlreiz par personiskajām tiesībām. Kādas pretenzijas autoram var būt pret kontekstu? Protams, visas politiskās reklāmas ir tādas. Ir autori paši ar savām politiskajām interesēm un savu ideoloģiju un pārliecību. Otrais ir visbiežāk dzirdētais variants vegāni un veģetārieši. Ka ir pretenzijas pret konkrētu firmu, vai pret konkrētu zīmolu, vai pret konkrētu produktu, vai pret farmācijas industriju, vai vēl ko tādu. Ja, un tas viss ir respektējams. Un personiskajās tiesībās tāda obligāta ir tieši vienošanās ar pašu autoru, pašu tiesību īpašnieku. Nu, un tagad iebildīšu pati sev, ka Akalā ar reklāmu nestrādā, mēs strādājam vienā ziņā ļoti daudz, un tieši caur autoru pretenzijām. Ir ļoti daudz konsultāciju, un piebildīšu, ka ne tikai par mūziku ir runa par visiem darba veidiem, jo Akalā pārstāv ne tikai muzikālos, strādā ne tikai ar muzikāliem darbiem vai video, bet arī ļoti daudz ir jāstrādā ar literāru darbu citātiem, ar attēliem noteikti. Pamatprincips bez atļaujas aizsargātu autoru darbu izmantot nedrīkst. Līdz ar to ir jautājums, kur atļauju ņemt, kā tādu dabūt, kā pie tādas tikt. Ko mēs darām, ko mēs varam darīt? Mēs varam palīdzēt dabūt rokā jūsu interesējošā darba autoru. Mēs nedrīkstam jums dot autoru kontaktus,
personas datu aizsardzības likums, bet gadījumā, ja mums tādi kontakti datu bāzē ir, mēs varam pārsūtīt tiesību īpašniekiem jūsu interesi, jūsu vēlmi. Un tad, diemžēl, mūsu atbildība vai spējas beidzas, jo autoram ir tiesības vispār nereaģēt. Autoram ir tiesības pateikt nē, kategoriski. Ja autors izvēlas ar jums sazināties, tad viņam var būt pašam savas konkrētas prasības. Tā skaitā tas attiec uz atlīdzību, jo ja jūs slēdzat tieši vienošanos ar tiesību īpašnieku, tad akalā tarifi tur nebūs saistoši, un par atlīdzību jūs vienosieties paši. Jā. Ko mēs uzskatām kā par reklāmu? Jā, mēs par reklāmu uzskatām katru reizi, kad darbs tiek izmantots, lai publikai vai sabiedrībai stāstītu, informētu par kādu produktu, pakalpojumu un svarīgi pašu firmu vai iestādi. Mums ir bijuši gadījumi, kā tiek domāts, vai reklāma ir Imanta Ziedoņa dzejoļu fragments drukāts uz apsveikumu kartiņas, ko konkrēti pašvaldība izsūta saviem iedzīvotājiem. Piedodiet, jā, ir. Tā ir pašvaldības reklāma kā tāda. Ja? Nu, un ir daži izņēmumi, protams. Autortiesību likumā viens labs izņēmums ir mākslas darbu izstādes un izstāžu reklāmas, bet ar nosacījumu, ka šajās reklāmās, ja tiek izmantots attēls, tad tas attēls ir tāds, kas arī pašā izstādē ir aplūkojams. Izņēmumi vispār, kāpēc ir saviesušies, jo tie ir kompromiss starp tiesību īpašniekiem un sabiedrības interesēm, un atsevišķos gadījumos tāds kompromiss ir panākts. Ja. Konkrētās izstāžu reklāmas ir sozi pretī mākslas iestādēm un, labi teiksim, ierobežotajiem budžetam. Un aktuālās ziņas, protams, arī ir tāds izņēmums, bet aktuālās ziņas arī, aktuālā ziņa rīt vairs nebūs aktuāla. Līdzīgi mums ir pieredze ar televīziju, ja aktuālie ziņu raidījumi var reklamēt visu kaut ko uz nebēdu, tad, ja šis ziņu raidījums paliek jau arhīvā un kļūst vecs, tad tā aktualitāte arī vairs nav tik pašsaprotama. Šī mantra, man liekas, jums ir jau skandināta šodien un tiks skandināta vēl, ka ne visu, kas brīvi pieejams, drīkst izmantot bez atļaujas. Tur ir uzmanīgi jāskatās, vai jūs izmantojat tiešām privātām vajadzībām vai nē. Jūsu privātais sociālais konts nebūs gluži pilnīgi privāta vajadzība. Ja jūs tur varētu likt visu, kas ienāk prātā. Vietņu izmantošanas noteikumus skatāmies, ko drīkst, ko nedrīkst. Visu, kas maziem burtiņiem kaut kur rakstīts, vajag izlasīt droši vien. Ja? Tur par vietnēm ir sevišķi arī stāsts, jo arī tur ir milžu cīņa apakšā starp sevišķi lielajām tiešsaistes platformām un autortiesību īpašniekiem, jo sākās tas viss manā izpratnē ar to, ka tiešsaistes vietnes bija ļoti priecīgas, ka ne par ko neatbild, jo pašas to saturu iekšā neliek, liek lietotāji, un lietotāji arī, lai atbild galu galā. Tagad vairs tas tik vienkārši nav, tagad ir teksti sīkiem burtiņiem. Lūk, influenceru gadījums ir arī atsevišķs. Skaidrs, ka influenceri reklamē. Skaidrs, ka tas nenotiek privāti.
Ja. Tā kā influenceriem arī ir jāskatās, vai viņi neizmanto svešu aizsargātu saturu bez atļaujas. Tātad reklāma, pašreklāma vienmēr būs izmantojums juridiskas personas vārdā. Nav svarīgi, vai izmantojums ir komerciāls vai nav komerciāls. Mums ir akalā kaut kāda sena mantra arī, ka autors nav vainīgs pie tā, ka jūs gribat kaut ko piedāvāt citiem bez maksas. Autoram nav par to jāmaksā. Jā, tā kā tas neskaidās. Uzsverot vēlreiz saziņu ar tiesību īpašniekiem, kāpēc tas ir tik būtiski, tāpēc, ka es jau te mazliet dzirdēju iepriekš no patentu valdes, var gadīties un ir bijuši gadījumi, ka konkrētais autors par konkrēto darbu jau ir noslēdzis ekskluzīvu līgumu ar kādu citu firmu, ar kādu citu kompāniju. Un, ja jūs to nezināt, un ja jūs to nenoskaidrojat, var būt nepatikšanas gan pašam autoram, gan jums pašiem. Vienmēr slēdziet visas vienošanās rakstiski. E-pasts jau ir diezgan švaks, kur nu vēl telefona saruna vai nezinu, mutvārdu vienošanās. Rūpējieties paši par sevi nākotnē, lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem. Ik pa laikam ir gadījumi, nē, es tā neteicu, nē, es tā nedomāju. Un vienmēr 3 lietas vismaz, vai 4, par ko jums abām pusēm jābūt skaidrībā. Tas ir, kas tas ir par darbu, kur jūs to liksiet, kādā veidā izmantosiet, un cik ilgi, un cik tas maksās, un kad jūs maksāsiet. Un vai pēc tam būs vēl kādas pretenzijas, ja termiņš un vispārējais. Nu, šī ir tāda pašsaprotama lieta, nevienmēr ir tikai viens tiesību īpašnieks darbam. Vienošanās jāslēdz ir ar visiem. Ko darīt? Ir daudz neaizsargātu darbu. Tātad viens ir paskatieties neaizsargātos darbus. Varbūt esat pamanījuši Rīgas satiksmi ar tautas dziesmām pēdējā laikā. Un folkloras krātuvi, man liekas, ļoti veikls gājiens arī visādos veidos. Nu, tad ir, protams, tie 70 gadi pēc autora nāves. Nu, un tas labākais ieteikums ir radiet paši. Vai pasūtiet jaunus darbus, tas būs jūsu īpašums. Daudzi tā arī dara. Es atveru, man liekas, džinglus sūta vienā laidā. Un vēl ko tādu. Akalā tiešajos jūsu līgumos nejauksies nekad. Un mēs dzīvosim visi laimīgi. Paldies! Lai gan Ieva teica, ka ironiskā kārtā ar reklāmu kā reiz biedrība nav saistīta, bet manā ieskatā jūs atbildējāt uz ļoti daudziem svarīgiem jautājumiem. Un arī faktiski ļoti labi salikāt pa plauktiņiem tās problēmas, kas eksistē gan autoriem, gan arī potenciālajiem autoru darbu izmantotājiem. Ja? Un tāpēc mums te arī daži jautājumi. Viens no jautājumiem ir tāds, ka vai ir plānots izveidot sistēmu, platformu, kas ļauj pēc iespējas operatīvāk noskaidrot kādu konkrētu autora darba lietojumu? Vai autora apvienība plāno? Es nesaprotu, ko nozīmē lietojumu. Mums ir bijuši jautājumi, vai jūs varētu lūdzu, vai mēs varētu jūsu mājaslapā atrast tos darbus, kas ir neaizsargāti.
Tas ir diezgan neiespējami, bet... Iespējams, ka jautājuma autors bija uzdevējs, ir domājis, ka tātad viņš zina, piemēram, ka šī dziesma pieder Laurim Reinikam, vai ir kaut kāda platforma, kur var ieraudzīt, jā, kā tātad šī dziesma būtu izmantojama, vai ir izmantojama, vai tādas pastāv. Es pieņemu, ka nepastāv šobrīd. Nē, tas īpaši arī es nevaru iedomāties, kam tas būtu vajadzīgs. Pietiek ar to, ka jūs zinat, ko jūs gribat. Jūs varat, ja pa dziesmām ir runa, Akalā mājaslapā ir publiski pieejams muzikālo darbu katalogs, kur var dziesmu atrast un redzēt tiesību īpašniekus, kādi tie ir, un tas ir tas atskaites punkts. Jā, paldies. Tad principā sanāk tā, ka es saprotu šo te jautājumu uzdevēju problēmu. Es pieņemu, ka tas ir saistīts ar šo te ļoti dinamisko digitālās komunikācijas vidi, kur faktiski, es pieņemu, ka tie, kas rada reklāmas un šos te komerciālo komunikāciju, viņi vēlas tomēr ievērot autora tiesības, ja, un vēlas sazināties ar autoriem, vēlas izmantot šo te saturu legāli, ja. Tāpēc, manuprāt, bija diezgan tāds, saprotams jautājums, kā tad viņi var, piemēram, noskaidrot, vai var izmantot, bet šādas platformas, kur būtu tāds katalogs, nav, es pareizi saprotu. Un arī neplānojat tādu taisīt, ja? Tiešām tā doma ir katalogs, kur ir rakstīts, ka var izmantot reklāmā. Varbūt es savādāk interpretēju šo jautājumu, bet iespējams, ka tas bija tas jautājumu uzdevēja ideja. Ja? Bet manā ieskatā ļoti labi jūs pastāstījāt par to. Tātad, man liekas, ka galvenais secinājums, ko mēs varam izdarīt, tātad Akalā nav nekādā veidā saistīta ar reklāmām un arī nekoordinē šo te autoru darbu izmantošanu. Tas ir viens, tāpēc varam viņiem nezvanīt. Nerakstīt, bet, manuprāt, otrs secinājums brīnišķīgais, ko mēs esam ieguvuši šodien, ir tas, ka autoriem būtu vēlams būt redzamiem, tātad sasniedzamiem. Mūsdienu digitālajā laikmatā tas nemaz nav sarežģīti. Tātad pielikt mirkļu birkas un dažādus šos datus, lai jūsu darbs būtu. Tātad ir, lai jūs būtu sasniedzams kā autors, jo tad ar jums potenciāli interesanti var, satikties un vienoties. Tas ir tas, pie kā mēs ļoti sen jau strādājam, tas ir autora pienākums. Un faktiski ne tikai tas ir autoram izdevīgi, bet tas ir autora pienākums dot darbam līdzi informāciju par sevi, par to, lai iet soli pretī potenciālajam izmantotājiem, lietotājiem, lai viņš tevi var atrast. Jā, vienmēr sakot, ka diezgan daudz jautājumu, kas ir specifiski. Es domāju, mēs jūs neapgrūtināsim vairs ar tādiem ļoti specifiskiem jautājumiem. Mēģināsim tātad iedziļināties un varbūt sniegt atbildes vēlāk uz ļoti detalizēti specifiskiem jautājumiem. Jā, paldies jums. Ļoti brīnišķīgi izstāstījāt visu, salikāt. Milzīgs paldies. Paldies, es tepat vēl būšu. Jā. Paldies.